Kamēr mēs gatavojām šo sēriju, manā Facebook burbulī tieši klejoja ieraksts par kādas mammas diskusiju ar savu pusaudzi. Viņš esot uzsprādzis. Kam gan man tā latviešu valoda? Viņu saruna notika Latvijā. Mēs raidierakstā galvenokārt runājam par ģimenēm ārpus Latvijas, un varbūt katram no mums kādreiz skaļi, piemēram, diskusijās ar citiem, vai arī klusībā ir jāatbild uz šo jautājumu, kam gan man tā latviešu valoda? Šodien mēs runāsim par tēmu valodas prestižs. Kā izpratni par to, kas ir prestiža valoda, ietekmē laiks, politika, ekonomika un citi faktori. Kā tas atsaucas uz vēlmi apgūt kādu valodu. Un, protams, mēs gribam domāt par to saistībā ar latviešu valodu diasporā. Un varbūt pat jautāt, cik prestižs tad tas īsti ir mācīties latviešu valodu. Vārti. Raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Mans vārds ir Signe Rirdance, un jūs klausāties raidieraksta Vārti 15. sēriju. Un es esmu Inga Sindī, un mūsu viešņa ir Rīgas Tehniskās Universitātes Rēzeknes akadēmijas profesore Sanita Martena. Labdien, Sanita! Labdien! Sāksim ar to, ka apsveiksim tevi ar nesen iznākušo grāmatu. Vai tu pastāstīsi mums pāris vārdos par grāmatas tapšanu, par tavu ceļu līdz grāmatai? Manu ceļu, to Inga es varbūt arī piedalīsies šajā ceļā, jo tad, kad uzrakstīju savu grāmatu, mamma saka ābols, papa saka apfeli, tas man ļoti, ļoti mudināja manus mēlrakstus aktivizēt, bet pagāja 3 gadi, un man likās, ka es gribu uzrakstīt, apkopot savas domas. Grāmatas uzrakstīšana nozīmē, ka mēs apkopojam, strukturējam domas. Un tā ir tā doma. Es gribu runāt par valodām caur cilvēkiem un ienest cilvēka klātbūtni šajos diskursos par valodām Latvijā un arī diasporā. Un tāpēc par valodu jaudu, valodas kā jauda, kam ir milzīga jauda, mūsu cilvēku attiecību veidošanā, sadarbībā. Un valodas var arī, tā kā mazajā princī teica, lapsita paklusē, ja, tā kā no valodām rodas nesaskaņas, un caur valodu rodas arī nesaskaņas un ķildes. Valodai ir ļoti liela jauda, par to ir grāmata. Un viena tava grāmatas daļa ir tieši veltīta arī diasporai un valodām, valodu jautājumiem diasporā. Ne tikai, bet arī tu pieskaries šim jautājumam, par ko mēs gribam šodien vairāk parunāt, par tā saucamo valodas prestižu. Bet sāksim ar tādu pavisam ar pamatiem, kā parasti cilvēkiem, kas varbūt nav saskārušies ar šo jēdzienu, kas tiek regulāri izmantots sociolingvistikā, to izskaidrot. Kas ir, ar ko saprot valodas prestižu? Tas patiesībā ir ļoti plašs temats, valodas prestižs, un to var ievietot ļoti daudzveidīgos kontekstos, tematos sociolingvistikā. Bet es mēģināšu tā ļoti vienkārši pateikt, caur prestižu mēs redzam, kurai valodai vērtība tiek piešķirta, valodai vai izloksnei. Kāda vērtība tiek piešķirta, un ar vērtību valodniecībā mēs saprotam gan šo simbolisko vērtību, kur varbūt tas ekonomiskais nav tik izteikti, bet arī ekonomisko jeb pragmatisko vērtību, kur valoda parādās kā tāds resurss, caur kuru man ir piekļuve. Piekļuve informācijai, piekļuve, lai saņemtu darbu, studētu. Tas ir tas utilitārais aspekts vērtības ziņā, bet arī šis pragmatiskais. Un tamdēļ arī, kā tu zini, tiek minēti šie jēdzieni, kā tas covered and uncovered. Ja, tā kā tas, ja mēs runājam tādā sociālā sabiedrības līmenī, tad tas atklātais prestižs ir arī caur to atklāto prestižu mēs pamanām, kuras valodas noteiktā sabiedrībā tiek uzskatītas kā vērtība. Latviešu literārā valoda. Ja mēs ejam caur universitāti un darbu un projektiem, tad tā ir angļu valoda Latvijā un tam līdzīgi. Un savukārt tad tas slēptais prestižs, kurš arī ir prestižs patiesībā, bet tas sabiedrībā nav tik pamanāms,
tāpēc, ka sabiedrībā kopumā šai valodai vai izloksnei netik ļoti tiek piešķirta šī vērtība, vai cilvēki nebaidās, bet nejūtas tik veikli par to runāt. Ja es runāju latgaliski, tad man noteikti šai valodai ir liels prestižs manā kopienā. Vai tas ir, runājot ar saviem kaimiņiem, vai kopienā, kas ir saistīta ar latgaliešu valodu un kultūru. Un tad, ja man ir pietiekami augsta pašapziņa, tad šis man nebūs kauns vai man nebūs bailes teikt arī Ingai un Signei. Jā, latgaliešu valodai es uzskatu ir vērtība un prestižs. Un tas ir tad vērtība, kādu mēs piešķiram noteiktai valodai. Tas ir tas galvenais, jā, un tad šī vērtība vai simboliskā vai šī pragmatiskā. Un vēl es gribētu piebilst par valodas prestižu, ka tas nav statisks. Tas ir dinamikā, un arī pēc situācijas Latvijā mēs redzam, kā tas ir bijis pirms 50 gadiem, tad kurai valodai bija prestižs, tur bija ļoti augšgalā arī krievu valoda, jo bez tās bija grūti iztikt, un savukārt kā tas mainās, un kā Krievijas agresīvais karš Ukrainā ir ietekmējis krievu valodas prestižu tajā sociālajā diskursā un tam līdzīgi. Un te mēs redzam šo dinamiku, gan šie te ārējie, un pamatā tie ir tādi ārējie apstākļi, bet te pašā laikā ir tādi arī. Es neminēju kultūras aspektu, es minēju ekonomisko, bet es neminēju kultūras aspektu. Kultūras aspekts ir arī ārkārtīgi svarīgs. Es kaut vai domāju par savām intervijām, kas man ir bijušas ar diasporas cilvēkiem, kur neviens ir pieminējis, ka bērni ir sākuši mācīties korejiešu valodu. Un kā tas notiek? Caur vienu pop grupu, tas notiek caur filmām vai seriāliem, kad pēkšņi, kāpēc korejiešu valoda Eiropā, kāpēc tā kļūst kāda individu vai kopienas, tad tā ir jauniešu kopiena. Es pieminēju dialektu reģionālo, bet te pašā laikā tas prestižs var veidoties ne caur reģionālo, bet caur šo kultūras vai subkultūras grupu, kur tas pēkšņi kļūst ļoti prestižs, un tas nav plānots. Un tas ir ļoti neplānot, un tas ļoti bieži ienāk caur kultūras, caur vai tā ir mūzika, vai tās ir filmas, grāmatas, kāda tulkotā literatūra, kas pēkšņi pamana, ka skandināviem tur vai norvēģiem ir ļoti laba krimināla literatūra, un tad tas pieaug prestižs caur kultūras notikumiem. Tu minēji sākumā šos divus galvenos aspektus, vērtības, to, kas veido to vērtību. Tad ekonomiskā vērtība, un simboliskā vērtība. Tagad, ja mēs iztēlojamies, mēs pārceļamies no Latvijas uz diasporu, vairāk par diasporu domājot. Protams, ka ar ekonomisko vērtību mēs uzreiz domājam par lielajām valodām. Ko tur slēpt, vai ne? Tā tas ir. Angļu valodai ir šī ekonomiskā vērtība, ķīniešu valodai, spāņu, franču un tā tālāk. Tātad valodas, ar kurām ir daudz iespēju pasaulē. Simboliskā vērtība, droši vien, ka latviešu valodai ir šī diaspora ģimenēs arī šī izteiktāk šī simboliskā vērtība, vai ne? Tu esi par to rakstījusi arī grāmatā, par to, kā ģimenes pieņem lēmumu. Kādi ir šie kas viņus motivē un kā sabalansēt šīs divas vērtības, ja? Ekonomiskā un simboliskā, ja tās kādreiz ir iekšēji ģimenē, piemēram, pretrunā. Ja? Jā, ļoti labs jautājums. Runājot par šo ekonomisko vērtību un domājot par latviešu valodu, ja mēs dzīvojam Latvijā, tā ir ārkārtīgi augsta vērtība. Nezinot latviešu valodu, tu neko nevari uzsākt. Un savukārt no diasporas perspektīvas, cik daudz cilvēku intervijās ir teikuši, ka viņi paši vai pat viņu bērni, kas ir jau jaunieši, ka nav tā, ka viņi ir pārliecināti, ka viņi šajā jaunajā mītnes zemē paliks, studēs, apprecēsies un tam līdzīgi. Līdz ar to tā potenciālā iespēja kādreiz atkal atgriezties Latvijā ir pietiekama, lai es runātu arī par latviešu valodas ekonomisko vērtību diasporā.
Un, ja mēs nogriežam, kā vecāki šobrīd mums šķiet, 26. gada 6. martā mums šķiet, ka latviešu valodai nav tik liela vērtība, un tad pēc 10 gadiem mani bērni pārmet, kāpēc tu man nemācīji, tad ir mazliet pa vēlu. Un šo ekonomisko vērtību, latviešu valodas ekonomisko vērtību, to vēlmi varbūt nākotnē saistīt savu dzīvi vai daļēji saistīt arī esot ārpus Latvijas, piedaloties starptautiskos projektos, darba grupās un tam līdzīgi, to var uzturēt regulāri braucot uz Latviju un piedzīvojot tādus, jo no bērnu perspektīvas piedzīvojot, es teikšu tagad šo sarunvalodu tādus foršus notikumus Latvijā. Ja, vai tā ir kāda vasaras skola ārkārtīgi interesanta, tie paši dziesmu svētki, es varbūt baidos mazliet triviāli tos notikumus nosaukt, bet tiem ir ietekme, kā vismaz no intervijās dzirdētā atgriežoties jaunajā mītnes zemē, kā kaut kas iekritis ir sirdī caur šiem notikumiem. Un tad tā arī ekonomiskā potenciālā vērtība, pat kuru šobrīd neredz, tā vienmēr jāpatur prātā dzīvojot diasporā. Un savukārt tā simboliskā, tā ir tā ģimenes valodas politika, un jautājums ir, kā vecākiem ieskaidrot vai kā mudināt, runāt ar bērnu, turpināt latviešu valodā runāt, tad tie mani pētījumi dati rāda, ka ļoti bieži vecāki daudz ko nezina, un varbūt tas ir tas podkāstu sērijas uzdevums, varbūt runāt par šiem jautājumiem, jo viņi padodas tajā mirklī, kad bērni ienes to jaunās mītnes zemes valodu mājās, un viņiem šķiet, ka viss ir pazaudēts, un lai saglabātu attiecības ar bērnu, tad viņi arī pārslēdzas bieži uz šo jaunās mītnes zemi. Es nelietošu vārdu bieži, man nav tādu visaptverošu dati, bet tas to, ka man dati rāda, atzīst, ka ir pārslēgušies, un ļoti svarīgi ir, ka viņi atzīst, ka viņi nebaidās pētniekam vai sarunas partnerim to atzīt, jo tad kopā mēs varam meklēt risinājumu, un tad tas, ko es arī grāmatā rakstu, šai mirklī ļoti, ļoti svarīgi nepārslēgties vecākiem uz jaunās mītnes zemes valodu, bet turpināt latviešu valodā runāt un mudināt bērnu, bet ja nesanāk, tad pieņemt, ka viņš atbild tajā citā valodā, bet mēs turpinām, jo viņa mācīšanās process notiek klausoties, kā vecāki runā. Un, protams, ka daudz vieglāk ir, ja mājās abi vecāki ir latviski runājoši nekā mums ir divvalodība ģimenē. Bet arī divvalodība ģimenē, tā kā tu Inga arī pati grāmatā raksti, ja mēs uzpumpējam tās abas riepes, abas valodas tādā puslīdz labā līmenī, tad tā kognitīvā slodze arī nav tik liela bērnam. Tā nav problēma attīstīt 2 un 3 valodas. Un par šiem jautājumiem, man liekas, vecākiem ir vairāk jādod tādu skaidrojumu. Tikai tā uzpumpēšana prasa kādu laiku darbiņu vai ne, bet pēc tam jā. Tu jau pieminēji pati to bērnu un jauniešu perspektīvu, vai ne? Protams, ka vecākiem mēs domājam varbūt arī ilgtermiņā, teiksim, tas, kā tu saki, varbūt mēs kādreiz atgriežamies Latvijā, varbūt bērni studēs Latvijā un tam līdzīgi, bet bērniem, kā jau pati zina, viņiem jau svarīgi tas ir jau vāciski runā, redz, viņiem tagad ir šobrīd, kas tagad un šeit, vai ne? Bērns nedomā, es pēc 10 gadiem man noderēs un tam līdzīgi. Un varbūt, ka notiek šādas diskusijas vai kaut kādas tādas norādes, kā es ievadā pieminēju, vai ne, ar jaunietis, vai ne, kam man latviešu valodu un tam līdzīgi. Tur jau droši vien, ka nederēs tāda pamācīšana ar pirkstu, zini, tev pēc 10 gadiem noderēs. Tātad mums ir jāatrod kaut kāda netiešāki vai ne tie ceļi, kā bērnu acīs padarīt to valodu interesantu. Kādi ir tie ceļi, ko dara citas diasporas ģimenes tavā pieredzē? Jā, gan diasporas, gan mana pieredze. Tas, man liekas, tas varbūt kas par maz ir izskanējis, par ko mēs par maz runājam. Tā dzimtes ģimenes vēsture, tā līnija, ko patiesībā 6 pusauģiem, kad viņi meklē sevi un tur spoguļu priekšā var stāvēt 3 reizes ilgāk nekā es, jā,
un pusaudzis un domāt par savu matu frizūru. Viņi ir ļoti, ļoti atvērti, kad pēkšņi uziet uz kādu vecu fotogrāfiju, un tu sāc stāstīt. Vai ir kāds, tikko Berlīnē bija Mašīna Vremeņa koncerts grupas, un mēs bijām, un viņa tēls neko par to nezināja. Un tas tagad nebūs pa latviešu valodu, bet es ceru, ka to pārnesi var sajust. Tāpat arī bija kādreiz, bet tas jau ļoti bija sen Hermaņa izrāde latviešu valodā Berlīnē. Bet tas stāsts, ka tu izstāsti, kāpēc tev tā latgaliešu vai latviešu valoda un caur tām fotogrāfijām, dzimtes stāstiem, caur dzimtes notikumiem par vecmāmu, kā viņa ir ieceļojusi bērnībā no Polijas Latgalē. Un tad viņš jautā un jautā un jautā. Un man liekas, varbūt mēs vecāki par maz izmantojam šo savu dzimtes vai ģimenes vēstures tādu mārketingu. Patiesībā tas nav plānots, bet to var arī plānot. Un caur vecām fotogrāfijām, notikumiem un kontekstiem stāstīt. Un patiesībā tad tas mūsu bērni tie sajūt, kāpēc man tā latviešu valoda ir ļoti svarīga. Vai latgaliešu, vai latviešu literārā valoda. Un šādā veidā arī iedēstīt to interesi caur savu manu mammas vai tēva dzīves pieredzi, biogrāfiju, valodu biogrāfiju. Tur vienmēr parādās valodas arī. Tajā visā. Tad tas ir tas viens, ko es gribēju kā. Un tas otrs ir šobrīd tā digitālā vide pieļauj ļoti daudz, ka mēs arī ārpus Latvijas noķeram un kādi tagad jauni seriāli. Man pat pusaudzis saka, ka mammu ir jauns seriāls, bet par to viņš ir uzzinājis no māsām Latvijā vai no kādiem draugiem, ka mēs paši sekojam līdzi, kas notiek tajā kultūras dzīvē. Atkal mēs atgriežamies pie kultūras, cik tā ir liela loma. Un tad kopā arī nesot Latvijā skatāmies vai šo filmu jauno, ja ir iespēja, vai šo seriālu. Ja, tas ir tas pirmais tie mēdīji, kas ir tādi, caur kuriem ir vieglāk it kā. Un tad, protams, grāmatas, kuras iznāk, un es redzu, ja mēs plānojam ceļot uz Albāniju, piemēram, šobrīd pirms lieldienām uz lieldienām, tad es ar žurnālā pamanu, ka ir tikko iznākusi Latvijā tulkota grāmata par šo komunisma režīmu, par Albāniju, kas pasludināja pirmā pasaulē valsts, kas ir ateisma valsts, un par šīm represijām pret cilvēkiem, kas bija baisas, kas ir salīdzināmas ar Sibīriju, Baltijas valstīm un tam līdzīgi. Un es zinu, ka es jau pasūtīju šo grāmatu, un tā ir latviešu valodā tulkota, un tā der mūsu ceļojumu uz Albāniju, un tur ir šie tādi etnogrāfiskie stāsti cilvēku, un es zinu, ka manam bērnam ļoti patīk etnogrāfiski stāsti. Tās ir tās lietas, ko tu teici, mazie darbiņi, bet tas ir milzīgs darbs no vecāku puses. Tā kā pamanīt, un pirmkārt vecāki paši, ja viņi... Man žurnāls ir nodara, jo tur ir iekšā tāds ļoti labs pārskats par jaunākajām grāmatām, filmām, seriāliem, intervijas. Kas notiek kultūras dzīvē ļoti tādā vienkopus vienā, es negribu reklamēt neko, bet vienkopus, kur es pamanu, un tad es skatos caur sava bērna prizmu, kas viņu interesē, jo latviešu, jebkura valoda, tā ir forma, tas ir rāmis, kurš ir jāpiepilda ar saturu. Un manam jaunietim vai bērnam vai maziem bērniem diasporā nepietiks forma latviešu valoda. Tā ir jāpiepilda ar viņa vecumam un viņa interesēm piemērotu atraktīvu saturu, mūsdienīgu atraktīvu saturu. Un tāpēc, ja tas, pirmkārt, tas man ir jāiepazīst, kas interesē manu bērnu. Tad, jo tas ir ļoti individuāli. Jā, tas ir gan tas darbiņš, ko mēs ikdienā šiem it kā sīkumiem, bet tomēr varam darīt, vai ne? Bet otrs jautājums, par ko es domāju, un mēs arī raidierakstā bieži runājam par vecākiem, kas nav, teiksim, kopienās, ir tas, kādu attieksmi pret valodu viņi jūt konkrēti pret latviešu valodu no tās apkārtējās sabiedrības, vai ne? Tas, protams, ir ļoti, ļoti izšķiroši.
Un ko var darīt, lai bērniem rastos sajūta, ka valodu novērtē vēl kāds cits, nevis tikai mamma vai, ne? Vai vecmāmiņa Latvijā vasaras brīvlaikā. Ja tu atceries grāmatā, es uzdevu šo jautājumu savā grāmatā toreiz Beļģijas pētniecei. Viņa ieteica, ka nelatviski runājošais partners vecāku katru dienu uzdot vienu jautājumu, piemēram, konkrēts ieteikums. Ja? Lūdziet saviem partneriem katru dienu pajautāt bērniem, kā latviski ir piens, kā latviski ir tas, vai ne? Jo tad viņi redz, ka arī otram vecākam ir interese par šo valodu. Un tas ir ļoti amizanti, jo tur smieklīgi un akcents un viss kaut kas. Un otra tāda lietiņa, es atļaušos vienkārši pastāstīt par savu mini projektiņu. Es pagājušajā nedēļā aizgāju uz sava bērna skolu, vācu skolu, un novadīju tādu 40 minūšu stundu ne par latviešu valodu, bet par visām valodām, kas ir klasē. Un tā bija pirmā reize, kad manam bērnam savā skolā bija iespēja pateikt, kā saka latviski labdien. Vai ne? Un tas maziņa tāda it kā lieta, bet tas pēc tam man arī bija par to daudz jādomā, jo arī skolotājiem nevienmēr pajautā, labrīt, kā visās valodās, ko bērni mājās runā, kā jūs to kā to var pateikt. Tātad, kā mēs varētu, esot diasporā, veicināt šo te apkārtējās sabiedrības arī interesi. Ne katrs no mums, protams, ir valodnieks, mūsu klausītāji, vai ne? Bet kā savus apkārtējos cilvēkus, nezinu, ar maziem kaut kādiem darbiņiem mudināt? Tieši tā kā tu, Inga, saki. Patiesībā man jau nav jāatbild. Tu pati varētu šajā podkāstā atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, jo tava pieredze ir milzīga. Bet tad es tādām drusīm meta līmenī par šo parunāju. Tad tas ir tas, tu teici no tās intervijas piemēru, kā ar partneri. Ja? Tad tas ir tas mikro, mezo, makro. Un esot diasporā, tas kodols sākas tajā mikro. Jā, tie varianti, man liekas, kā kurā valodā, kas ir ar partneri, to var darīt, bet man liekas, ka ikdienā, ja mēs dzīvojam divās valodās, partnerim ir cita valoda un man ir cita dzimtā valoda, tad viņš jau dzird, kad mēs runājam ar bērnu. Tas svarīgākais ir katram runāt savā dzimtajā valodā. Un, protams, ja bērns redz, ka mamma ir interesi par teita valodu un teitim ir interesi par mammas valodu, un ka patiesībā tie jautājumi mums ir ik pa brīdim, ko tu pateici, jo bērnam pieaugot, tie sarunu temati taču arī pieaug daudzveidīgāk kļūst, un arī manā vārdu krājumā nav tik daudz vācu valodā vārdu, kādā runā tagad mans vīrs ar bērnu, un otrādi. Un interesi par valodu, patiesībā ir interesi par cilvēku. Tevi interesē, par ko tagad runā mamma, tava sieva ar dēlu, jā, piemēram. Un šī pozitīvā attieksme no partnera puses ir ārkārtīgi svarīga, jo intervijās man ir 2 piemēri spilgti, vienā pat izšķirs. Es nezinu, tas droši vien viens no iemesliem, bet tā absolūta necieņa vai nesaskatīšana latviešu valodā pietiekam augstu prestižu, lai vispār to tālāk nodotu, ka tas nav tikai valodu jautājums, tas ir tā kā viena pētniece Amerikā, Evelīna Raita, raksta, ka doing family language policy means doing family. Ka mēs to valodu politiku ģimenē nevaram atraut no attiecībām ģimenē kopumā. Un tas ir brīnišķīgi, ja no partnera puses ir šī interese un šī pozitīvā attieksme, ka mēs nododam tālāk katru savu dzimto valodu. Un tad tie veidi izrādīt interesi, viņi arī dabiski. Bet šī lingvistiskā pozitīvā attieksme ir izšķiroša. Un tad tas mezo vidējais līmenis, institucionālais, ja kopienā ir sestdienas skola, ja kopienā ir folkloras kopa, danču vakari, tad, protams, ka mēs redzam, kā tas aplis, kas sāk cirkulēt, tā dzīvība parādās ar dažādiem kodoliem. Ģimene nav vienīgais kodols. Tur notiek cirkulācija, tas nav vairs dīķis, tur ir dzīvība. Un līdz ar to tai valodā ir lielāka iespēja arī tikt nodotai tālāk.
Un tavs piemērs nav vienīgais. Man ir sajūta, ka tas ir ļoti daudzās valstīs. Un arī īpaši Vācijā varbūt, jo tā ir arī mana pieredze, ka nav interesi par bērnu dzimtajām valodām. Es esmu domājusi par to, kāpēc, un man šķiet, ka tas iemesls ir caur to migrācijas vilni Vācijā, kas nāca ar turku valodu un citām valodām, ka šīs lielās valodas arī un tās kopienas, kas ir segregētas kopienas, ka jā, tur ir ļoti svarīgi to vācu valodu iznest, jo tur ir grūtības. Un, diemžēl, šī negatīvā puse ir ietekmējusi šīs mūsu valodas, kas ir latviešu valoda vai igauņu vai lietuviešu valoda diasporā. Un līdz ar to tiem skolotājiem varbūt nav tāda interese tieši šī iemesla dēļ. Nevis, ka viņi ir pret, bet drīzāk tur ir kaut kādi iemesli. Ja mēs kā vecāki, kā brīvprātīgie varam veidot šādus mazus projektus vai klases vecāku sapulcē runāt par to ar savām idejām, nevis pārmest, bet nākt ar idejām, tad tas ir lieliski, ka mēs atkal sašūpojam ūdeņus. Un varbūt ne tikai tas ir mūsu ieguvums, bet arī citi vecāki ir ļoti pateicīgi, kuriem ir cita dzimtā valoda šai brīdī klasē, ka Inga to ir inicijējusi, un varbūt tā kustība notiek. Manā gadījumā es eju uz Berlīnas latviešu skolu šeit pie vecākiem, kad man aicina runāt ar vecākiem, tas ir mans pienesums, lai viņi nebaidās un turpina runāt 2 un 3 valodās ģimenē. Un tas makro līmenis sabiedrībā kopumā, jo sabiedrībā kopumā es redzu, ka Vācijā, piemēram, ir gana pozitīva attieksme pret daudzvalodību. Es neredzu šādu monoglosijas ideoloģiju. Nē. Un tā sabiedrības attieksme kopumā, tāda sociālā, tā makro līmenī var pat ietekmēt arī tālāk uz leju. Ja, kā mēs zinām, tas top-down un bottom-up policies, kas ir no augšas uz apakšu un kopienā balstīta no apakšas uz augšu. Bet tas, ka skolas aktīvi to nepropagandē, lai ļautu bērniem stāstīt par sevi un savām daudzslāņainajām identitātēm, ja, tas ir noteikti. Mums tik daudz zinātniskās literatūras rakstu par to, bet praksē tas praktiski nedarbojas. Šobrīd mēs Latvijā veidojot ieteikumus latviskai videi skolās, un mēs runājam par to, ka latvisku vidi var veidot skolās un caur pozitīvo attieksmi pret latviešu valodu, un pozitīva attieksme pret latviešu valodu sākas ar to, ka mani interesē arī, kurā valodā mani bērni runā mājās un kāda ir viņu kultūra, ka ne tikai viņi interesējas par latviešu valodu un veidošu attieksmi, bet arī es interesējos par viņu, ka tas ir divpusējs virziens. Un to pašu es varu teikt par diasporu. Ja skolas neizrāda nekādu interesi, kas ir mani skolotāji neizrāda, kas ir mani skolēni, kāda ir viņa piederība, tad tas mūsu bērns arī, tas puslatvietis vai latvietis ārzemēs arī sāk just tādu, tur ir 2 ceļi, vai viņam veidojas negatīva attieksme, tas latviešu valodas prestižs pazeminās, vai viņā veidojas negatīva attieksme pret skolu. Jebkurā gadījumā tas nav kaut kas harmonisks tur. Ja skola, tad tā pedagoģija, man liekas, tās atziņas, kas ir veidojušās, nezinu, pirms cik gadu desmitiem, ka tev ir jāzina, kas ir tavi skolēni un jāizrāda interesi par savu skolēnu, kas viņš ir. Un, ja tas nedarbojas, tad skumji. Bet varbūt tas progress ir, Inga, kā tu saki, es tik cerīgi uz to neredzu. Kad es lasu grāmatas, tad man šķiet jā, bet kad es dzirdu prakses stāstus, tad ne, ir arī, piemēram, manās intervijās no Spānijas viena ļoti, ļoti interesanti stāsta par to, kā viņu klasē, Alicante, laikam tas bija, ka viņi bērni ir pasākuši rakstīt apsveikumus dzimšanas dienā katrs savā dzimtajā, tā bērna dzimtajā valodā, kuram ir dzimšanas diena. Un ka viņas bērns saņem latviešu valodā, jo Google Translate jau visu ļauj šobrīd, saņem latviešu valodā apsveikumu, un tad tas, kā viņi saka intervijā, un tad viņš teikā tā kā tāds gailēns saņēmis tik forši apsveikumu latviski Spānijā, un tad, kad ir citam bērnam, kuram ir cita dzimtā valoda dzimšanas diena, tad viņš meklē šo caur tulkotāju programmu, kā uzrakstīt dzimtajā valodā viņam. Ir šie pozitīvie notikumi. Un tā veidojas tāda
apzināšanās, kas ir language awareness. Patiesībā tas valodas prestižs ir ļoti saistīts ar šo apzināšanos, ka divvalodība, daudzvalodība ir vērtība. Un neatkarīgi, kāds status ir valodai, varbūt ekonomiskais, vai tā ir atpazīstama valstī, bet ja tā ir tava valoda, vai tā ir tava klases biedra valoda, tad tā jau ir vērtība. Jā, brīnišķīgs piemērs. Signai dosim vārdu, viņa gaida pacietīgi. Jā, es esmu pāris reizes jau nemierīgi didījusies savā krēslā. bet Sanita, tu tik interesanti stāsti. Vairākas lietas, kuras es tā mēģināšu atcerēties, bet viens es tiešām gribēju arī tādu pozitīvu piemēru pastāstīt par Zviedriju, kur es pazīstu vienu puisi, kas pa pusē jau runā latviski, un viņam nav nekādu sakņu un saistības, izņemot to, ka viņam labs draugs ir arī ģimenē, tikai māte ir latvieta šim puisim. Bet man liekas, ka tas tomēr ir kaut kas tāds, kas nāk, kā saka, mums no iekšām. Tas mūsu iekšējais prestižs, kā mēs stāvam šajā sabiedrībā, kā mēs stāvam savā ģimenē un tā kā pārliecinām par to, ka mūsu valodai, mūsu kultūrai ir savu vērtību, kas varbūt nav uzreiz tā skaitļos pārvēršama, bet kas mums ir svarīga, un ja jau mēs esam svarīgi kā cilvēki, tad mēs arī spējam nodot šo vērtību tālāk. Tā kā jā, šis pa pusē jau latviski saprotošais un runājošais puisis pilnīgi noteikti ir labs piemērs. Un vēl, ko es gribēju teikt, tomēr tāda pilnīgi ekonomiska vērtība latviešu valodai nemaz nav tik zema, ja mēs atceramies, ka tā ir viena no 24 Eiropas Savienības valodām, un to es nebeidzu atkārtot, jo es esmu arī savā dzīvē, taču strādājot Eiropas Savienības institūcijās to redzējusi, ka tā ir vēl viena Eiropas Savienības valoda, kuru uzskata par pilnīgi līdzvērtīgu un nemēra tur runātāju skaitu vai vēl kaut kā, bet tādā ziņā mums patiesībā ir ļoti veicies, ka ar tādu mazu runātāju skaitu salīdzinoši mēs esam starp šīm 24 lielākajām Eiropas valodām. Tā ir, Signe. Pilnīgi piekrītu, kā tu iepakot. Tas zināmā mērā mārketings dažreiz, ja? Tad tu vari iepakot tādā, kā tu saki, šobrīd sākt ar tādu makro līmeni, ar Eiropas Savienību. Tad tu vari iepakot caur savu dzimtes un ģimenes vēsturi, un šie visi līmeņi iedarbojas ļoti skaisti. Bet tas ir piedomāt mazliet, kā un ko mēs ar bērniem par to runājam. Un tā kā varbūt nebaidīties un neuztraukties, ja, piemēram, vienā intervijā Vācijā jaunietis saka, man latviešu valoda nav tik liela vērtība, viņam ir 18 gadi, bet arī viņš saka, jā, bet, ja tagad es meklēšu darbu vai studijās un es CV varēšu ierakstīt, ka man ir arī latviešu valoda, tad man jau būs tagad tur 3 vai 4. Un ka tad, tā, caur šādu cilvēks domā utilitāri, ja, ļoti bieži. Bet, ja izdodas savienot šo utilitāro, pragmatisko, kā mēs to iepakojam, tas nav negatīvā nozīmē, tas nav kaut kāda meli. Tā ir realitāte. Vienkārši varbūt mēs nesaredzam šos aspektus, ko tu teici par Eiropas Savienības valodu vai caur manu ģimenes prizmu, bet ļoti svarīgi ir domāt, kā es meta līmenī dažreiz par to runāju. Un tā. Un tad tas utilitārais, ka man ir vēl viena valoda, un ja es iešu uz interviju darba vai kur, un citam būs 2, bet man būs 3 vai 4, tad iespējams, ka man ir lielāka vērtība caur valodām. Tā kā arī manās intervijās respondentes ārpus Latvijas saka, kad viņas palīdz vai tur bēgļu centros, kad karš sākās un tā, ka viņas zina, ka, piemēram, tā Spānijas respondente teica, tajā vietējā kopienā praktiski viņi zina vienu valodu, un viņi zina 4 vai 5, tad viņai ir tāds pieprasījums, ka viņi nespēja ar tiem piedāvājumiem pat tikt galā. Un šai ziņā, es domāju, mēs latvieši esam daudzvalodīgi, vismaz divvalodīgi, jā. Reti kuram ir tikai viena valoda. Jā, un patiesībā vēl viena situācija, ar kuras bieži saskaros, tie, kas nav ieguvuši šo te vecāku vai vecvecāku valodu, gan saskata šīs valodas, teiksim tā, prestižu, vai viņi ilgojas to apgūt. Un jau pieauguši cilvēki meklē iespējas
piemēram, Stokholmas universitātē vai citur. Tagad pat laikam bija arī par Parīzi, ka ir tāda iespēja mācīties latviešu valodu no nulles vai no samērā zema līmeņa. Un tā kā diezgan daudz arī ziedo sava laika un resursu, lai apgūtu šo valodu tad, kad tas jau ir krietni grūtāk. Bet tas ir droši vien viņiem ir tomēr kāda motivācija visticamāk bijusi vai nu šī, vai tu zini kādu, Signe, piemēru, vai tas ir caur personisko pazīšanos, draugi, vai tur ir apprecējies dēls un sieva ir latvieta. Parasti šie ir tādi stāsti, kas ved caur personisko prizmu vai nu caur kultūras notikumiem. Tā būtu mana hipotēze, bet ko saka tavi piemēri, Signe, par šo? Par maniem piemēriem mēs vēl droši vien runāsim kādā nākamajā sērijā, bet es domāju tieši par šiem cilvēkiem, kuriem ir latviešu saknes, bet viņi nav ieguvuši šo valodu vai no tā latviešu vecāka vai latviešu vecvecāka, un tad gan ir šī ilgošanās pēc neiegūtās mantotās valodas. Jā, tas ir noteikti, ko es arī iepriekš laikam minēju, ka bērni pārmet, interviju dati rāda, ka vismaz manā datu bāzē ir šie 2 vai 3 piemēri, kur pusauģi vecumā 12, 13, 14 gados jautā, kāpēc es gribētu tagad būt izcelties, jo, kad pusaudzis meklē sevi, savu patību, un mana patība ir caur kādu valodu, kuru citi nerunā manā klasē, un tagad es to gribu, bet, protams, ka tas ir daudz grūtāk apgūt nekā, ja tas būtu darīts mājās kopš dzimšanas. Pilnīgi noteikti, ka tas prestižs, tā vērtība ir tik dinamiska, ka labāk mēs izmantojam visu potenciālu šobrīd no bērnības un darām to, un tad, jo mēs nevaram paredzēt, kurā brīdī vai nu bērni mums pārmetīs vai nepārmetīs, vai viņiem būs vajadzīgi vai nevajadzīgi, vai viņu acīs tā būs vērtība, bet mēs izdarām šo savu pamatpienākumu, nodot dzimto valodu tālāk, un iespējams, ka mums teiks paldies bērni, jo viņi tur dzīves gaitā būs situācijas, kur tas arī būs tīri ekonomiski noderīgi, ne tikai ar šo simbolisko identitātes prizmu. Es domāju, ka mēs teiksim paldies Sanitai. Es jūtu, ka mēs varētu runāt vēl ilgi, vai ne? Bet es domāju, ka noslēgums tāds pozitīvs, un mēs atgādinām vienkārši, ka viss sākas ar mazajiem solīšiem, vai ne? Un tas virzās uz tiem lielajiem, par ko mēs runājām. Jā, sākam paši ar sevi, ar maziem solīšiem, un iekustinām dīķi un tos viļņus tikai mēs paši varam radīt. Un jo vairāk ir kritiskā masa šādu cilvēku, tad, protams, tad arī process notiek un virzās uz priekšu. Jā, liels paldies, Sanita. Paldies par uzveicināšanu. Paldies tev. Tā. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Un tagad laiks šīs sērijas atklājumam. Inga, es gribu atgriezties pie kādas mūsu sarunas par bērniem ārzemēs, kuriem, kā tu toreiz teici, trūkst konkursa faila. Respektīvi, bērnu dārza pamatskolas vecumā viņiem nav skaidrs, ko tas vispār nozīmē konkurss vai tāda sacensība. Vismaz tādā nozīmē, ka tas varētu attiekties uz viņu sniegumu. Un, lūk, es gribu tev vaicāt, vai tu vari mēģināt uzminēt, ko zviedriski nozīmē vārds konkurss? Mēs to izrunājam drusku atšķirīgi, konkurss, bet tas nav tik svarīgi, raksta tieši tāpat un ļoti līdzīgi tomēr ir tā izruna. Un Zviedrijā ir pat tāds likums, kas attiecas uz konkursiem, un ir pieteikuma forma uz konkursu procesu. Nezinu, es minēšu likvidāciju, kaut kāds bankrots, kaut kas tāds. Šo jautājumu es uzdevu arī mākslīgiem intelektam, ne tikai tev. Un tagad paklausīsimies, ko tad atbildēja mākslīgais intelekts. Zviedru valodā vārds konkurss nozīmē bankrotu. Tas ir maksātnespējas situācija. Latviešu valodā vārds konkurss nozīmē sacensību vai konkursu. Tātad, lai gan šie vārdi skan līdzīgi, to nozīmes ir atšķirīgas.
Redzi, man liekas, ka tu uzvarēji konkursā ar mākslīgo intelektu. Juhu! Es godīgi sakot, nezinu kāpēc, bet man liekas, ka vāciska kaut kāda nozīme arī tāda ir. Tas nav, man izpeldēja tagad no kaut kādas zemapziņas, ka es esmu kaut ko tādu kādreiz dzirdējusi. Ja? Aha, ļoti labi. Nu, lūk, un faktiski, laikam tas nāk pat no tulkojuma zinātnes, bet šis ir, protams, tā saucamais viltus draugs. Tas ir identiski skanoši vārdi ar pavisam atšķirīgām nozīmēm dažādās valodās, un tādi viltus draugi, viņi ir bijuši arī maniem bērniem, viņi burtiski tā kā pilnīgi ir šokā, ka viņi dzird, ka Latvijas izglītības ministrija izsludina konkursu. Viņiem neliekas nekas labs, tātad būs bankrots. Un ir jau arī citi tādi viltus draugi. Zviedrijā mums ir, ka dēls ļoti sarūktināts bija bērndārzā, viņš vēl nemācēja zviedriski, viņam apsolīja, ka viņam būs kompis. Un viņš domāja, dabūs datoru, te gan labi Zviedrijā, bet izrādījās, ka tas ir draugs, tas ir no vārda kompanjons, Zviedri to saka arī, kā draugs ir kompis. Tātad abos virzienos te viltus draugi, gan no latviešu uz zviedru valodā, ka pārprot, gan otrādi, jā? Jā. Nu jā, vai tev ir kādi viltus draugi, Signe? Nu, viltus draugi, man tiešām ir vairāk. Viens bija tas kompis, bet, protams, ka latviski mūs mulsina arī vārds seks. Nu, tādā ikdienas sarunā mēs sarojamies, bet tas zviedriski nozīmē 6. To ātri pieņem, ka tas ir pilnīgi normāli. Un varbūt to, ko Latvijā vairāk zina, tad, kad zviedriski saka kūka, tas tā nav dzirdams, bet tā kā raksta to vārdu kāka, viņa neizmanto garumzīmes, tad tas tā arī mulsina nedaudz, ka tas tagad būs ēdams. Nu labi, par vācu valodu smieklīgs, protams, ka ir mums latviski ir šis te, tieši šis, jā? Šis te, es tikko arī teicu, šis. Un kaut kad arī man vīrs vai bērni notiek, kas ir šis? Nu šis ir vāciski, sūdi. Un kaut kad arī man bērni, par ko jūs tur visu laiku runājat? Un es nebiju piefiksējis, cik daudz mums ir, vai es varbūt, man pašai varbūt tāda īpatnība, ja? To šis izmantot, šis, šais, šajās, šis, viss, kas ir ar vācu rešu, SCH un tā tālāk ir saistīts ar šo tēmu. Jā, vai ne? Bet tas tā smaidām, bet patiesībā es gribu atgriezties pie tā konkursa faila. Un varbūt, ka tu vari pastāstīt, ko tu īsti domāji ar to, ka bērniem trūkst konkursa faila. Kā tas tā var būt? Jā, es tagad bērniem mācoties sākuma skolā pamanīju, ka viņiem nav šādu aktivitāšu, pie kurām mēs paši bijām Latvijā augot un ejot skolā pieradināti, un kurus mēs diezgan daudz arī vēl redzam Latvijā, visi veida konkursi. Tātad viņiem šeit tādu nav. Tātad nav nekādas publiskas tādas uzstāšanās skolā tādā izpratnē, ka vērtētu. Vai pagad, piemēram, ir tieši vakardienas, starp citu, bija skolā, citā saistībā nofotografēja tādu plakātu. Ir, sākot no 3. klases, tāds matemātikas sacensības. Sacensības varētu teikt, kur var piedalīties, un tur apakšā lieliem burtiem uzvarētāji ir visi. Tātad tie bērni tiek motivēti piedalīties, bet tur nevienā vietā neparādās, ka viņi tiks kaut kā vērtēti pēc savas tās, pēc kaut kādiem punktiem vai kā uzvarētāji ir visi, tas ir tas moto. Tātad vairāk tā domāšana tiek šādā virzienā virzīta. Es runāju par sākuma skolas vecumu, protams, ka jo vecāki bērni, jo lielāk, jo vairāk ir šādas iespējas, un arī gan olimpiādas, gan citas, nerunāju par sportisko, ja, jo sportiskā vide ļoti attīstīta Vācijā, un tātad kaut kur jau tas sacensību garas ir. Bet daudz mazāk, un drīzāk visas aktivitātes ir uz to virzītas, ka bērni tiek mudināti iesaistīties, ja viņi vēlas, neatkarīgi no viņu
talanta vai spējām. Ja viņiem interesē dejošana, tad viņi dejo vienalga, kā viņi tur prot. Ja viņi, teiksim, grib dziedāt, tur arī tad nav, ir kaut kāda bērnu ansamblīša, un tā netika izkopta tradīcija kā Latvijā, bet tur es domāju, ka, neesmu arī tajā mazajā vecumā redzējusi nekādus koncertus, konkursus. Drīzāk ir tādas dažādas tradīcijas, kur, teiksim, viņi tad tur iet un dzied no mājas uz māju, vai viņi iet uz dzied uz veco ļaužu mītnēs un tā tālāk. Šādi veidi vienkārši, ka tiek radīts prieks par aktivitātēm. Tas nav saistīts ar vērtēšanu. Jā, un arī skolā, teiksim, izsniedzot liecības, nedrīkst bērni salīdzināties savstarpēji. Tātad liecības netiek atvērtas skolā, viņi nestās uz mājām. Mājās kāds savu liecību parāda saviem vecākiem, nevis, ka skolā kaut kādā secībā bērni tiktu izsaukti. Un ka viņi citi zinātu, jā, tas ir tur pirmais, otrais. Protams, ka viņi jau savstarpēji to visu nojauš un tam līdzīgi. Tātad šis sacensību fails jau laikam cilvēkam galvā ir arī tādā vecumā, bet tas netiek veicināts vairāk uz sadarbību un uz iesaisti tās aktivitātes. Jā, mēs arī esam diezgan sākumā brīnījušies par to, kā bērni spēlē tur futbolu vai basketbolu un nav rezultāta. Bet, ir divas komandas un tur tā kā viņi cenšas veikt savu labāko, bet neviens neskaita ne iemestos grozus, ne kā citādi pasaka, kurš tad uzvarēja galu galā. Jo, kaut kādā ziņā tieši tā kā tu teici, uzvarētāji ir visi. Un arī tagad skolā, man meita ir 8. klasē, tas jau tāds cienījams tomēr vecums, arī man liekas, ka viņa zina, pilnīgi noteikti viņa zina, cik punktus viņa ir sasniegusi no maksimālā, un viņa ar to sacenšas, ja, bet viņa tā kā nezina, cik labi citiem ir gājis, un arī tās liecības tiek sūtītas uz mājām vēstulē, vai digitāli pieejamas, bet viņas netiek izdalītas, lai bērni tā kā nevarētu uzreiz sākt salīdzināties. Jā, interesanti, vai ne? Kā tu domā, ko, teiksim, konkurss sniedz konkrētajam bērnam? Protams, konkrētajam bērnam, kurš varbūt uzvar tajā konkursā, tas sniedz tādu pašapliecināšanos un pārliecību, ka es varu, bet, savukārt tiem, kuri piedalās un pēc tam nedzird savu vārdu, tas ir atkal, viņi saprot, jā, es laikam, šī nav mana lieta, lai gan varbūt, ka tikai vajadzēja vēl nedaudz ierosinājumu tā kā turpināt darboties tajā jomā. Tā kā, tas ir tā ļoti dažādi, vai ne? Jā, jāuzmanās vienkārši, ka nepaliek nepamanīti tie bērni, kuriem, teiksim, arī nav vienkārši šī konkursu mentalitāte vai kuru talanti un interesi neatbilst tiem konkursu formātiem. Taču tā arī var būt, ka ir kaut kādas jomas, kurās vienkārši mēs, nerīkojam konkursus. Vai ne? Jo tie konkursi jau parasti ir tādas, tas ir saistīts ar tādu kaut kādu skatuvisko izpausmu vai arī akadēmiskajiem sasniegumiem. Vai ar sportiskajiem, protams, ar sportiskajiem arī. Bet varētu noteikt, ka ir daudz un dažādi citi talanti, kuri neiekļaujas šādās konkursu formātos, vai ne? Jā, es arī kā skolotāja latviešu skolā sestdienā mēģinu izvēlēties bērniem piedalīties tajās aktivitātēs no Latvijas, kur nav tā ļoti skaidri redzams, ka tad būs uzvarētāji un neuzvarētāji, ka ir ļoti jaukas tādas iniciatīvas, kur var vienkārši visi piedalīties un redzēt, ka viņus novērtē. Kad Latvijā nonāk, teiksim, viņu pašgatavotās grāmatas, un tur nav kaut kādas labākas un sliktākas vai citas, kuras tiek izstādē vai netiek izstādē. Ir ļoti jauki, ka tad visi, kas ir saņēmušies un piedalījušies, arī kaut kādā veidā tiek atzīmēti. Jā, tieši tā. Tāda veida aktivitātes būtu noteikti vairāk diasporas bērniem vajadzīgas, kuri vienkārši viņi var iesaistīties, vai ne? Jā, jo vienmēr jau ir bail, ka būs tas salīdzinājums un, teiksim, valodas ziņā noteikti mūsējie zaudēs un ka tad jau, vai vispār ir vērts. Jā, Inga, bet es arī domāju, ka varbūt mūsu klausītājiem ir līdzīgi piemēri, kas noteikti nav saistīti varbūt ar konkursu failu, bet ar kādiem citiem jēdzieniem,
kas viņu mītnes zemē ir pasveši vai jocīgi, vai nezinu, varbūt pat nepieņemami, kurus nākas bērniem kaut kā īpaši skaidrot, tad, kad mēs saskaramies ar Latviju un Latvijas vērtībām un pasākumiem. Tā kā mēs droši vien, ka ļoti labprāt dzirdētu, ja ir arī citi piemēri gan par viltus draugiem, kādi ir novēroti, gan arī tiešām tādām lielākām koncepcijām, jēdzieniem, kas pārsteidz mūsu bērnus. Tad gaidīsim komentārus, vai ne? Par kultūras šoku. Tas arī ir savā ziņā kaut kāds kultūras šoks, ja? Kas var būt īstenībā pilnīgi dažādās plāksnēs izpausties. Jā. Labi, paldies tev, Signe. Paldies, Inga, ka uzminēji. Vai zināji. Un tiekamies atkal nākamreiz. Uz sadzirdēšanos nākamajā sērijā. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanai mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā.